Ziema ir laiks, kad mēs saules siltumu un gaismu mēģinām kompensēt mākslīgi, iekurinot krāsni un iededzot sveci. Taču tas nes lielāku atbildību par ugunsdrošību. Lai pasargātu vietējos seniorus, Sabilas brīvprātīgie ugunsdzēsēji devās pie viņiem ciemos, uzstādīja dūmu detektorus un pasniedza atbalstītājus ar rūpētu dāvanu svētkos. Parunājot ar daudziem Sabilas iedzīvotājiem, apmēram pusē vēl nemaz nav viņu uzstādīta. Un tad mēs izdomājām, ka varbūt cilvēkiem nav finanses vai sagādā grūtības viņas iegādāties, un tāpēc uz Ziemassvētkiem izdomājām viņiem uzstādīt. Taču finansiālais stāvoklis nebija vienīgais iemesls, kāpēc detektors nav vēl uzstādīts vai nokalpojušais nav nomainīts pret jaunu. Tāpat to uzstādīšanu apgrūtina pārāk augsti griesti, lai paša spēkiem tiktu galā, un brīžos, kad ciemos ierodas bērni vai mazbērni, doma par dūmu detektoru paliek otrajā plānā aiz atkal satikšanās prieka un siltām sarunām. Segumi visādi ir, betoni, ir koki, ir apmetumi un ir interesanti, bet pagaidām mēs jau visi tikuši galā, kā mums iecerēts. Es kā ikdienā celtniecībā strādāju, tā kā, ja pakustina galvu, tad iet viss ir kārtībā. Tie cilvēki, pie kuriem mēs bijām uzstādītos dūmu detektors, viņi saprot, ka viņi ir tomēr nepieciešami. Un viņi izteica lielu paldies mums. Tā, kad tā visa ēra sākās ar tām detektoriem, tad es arī ļoti ātri uzliku. Ja? Bet tā kā ugunsgrēks, paldies Dievam, nenotika, un tad es viņus novācu, jo, ja baterijas ir nolietojušās, viņš sāk ļoti trauksmaini zvanīt nelaikā, kā man bija nakts laikā. Taču tagad iedzīvotāji jūtas drošāk un detektoriem dod otru iespēju, jo Sabilas brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir gatavi palīdzēt ne tikai ugunsgrēka gadījumā, bet arī brīžos, kad detektors vairs nebūs darba kārtībā. Es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti laba ideja, jo ir cilvēki, kuri varbūt paši nevar to izdarīt, un uzreiz mēs saprotam, ja kaut kāda sīka, pat ne uguns nelaime, ja, tad mums ir pie kā griezties. Ja. Absolūti, es jūtos drošāk, un es domāju, ka tie brīvprātīgie ugunsdzēsēji bez kaut kāda milzīga atbalsta izveidojušies. Tas ir lepnums katrai pilsētai. Labdien! Sabilas ugunsdzēsēji brīvprātīgie. Dūmu detektoru pieliksim. Drošāk jau ir kaut kāds pret vai kaut kas, kaut kāds jumtam vai kas. Es nezinu, es jau baigu ļoti uzpasējos vispār. Tomēr tas tev var izglābt tavu dzīvību, ja tu esi aizmidzis, viņš tev pabrīdinās par sadūmojumu vai par kaut kādām briesmām, un tad tu no to pamodīsies, un tu vari izglābt savu dzīvību. Šāda veida vizītes bija arī papildus iespēja iedzīvotājiem atgādināt par ugunsdrošību īpaši ziemas periodā. Jūs šitādās dūmos nedzīvo? Nav visu laiku, kas durs tur vaļā. Galīgi nav. Tiešām tas skursteņi tīrīgs? Jā, Sabilas brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem izdevās uzstādīt 13 no 15 pieteiktajiem detektoriem. Tos divus, kurus neizdevās uzstādīt seniori, tomēr atteica. Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.